sākās viss vienkārši. 2005. gadā man bija beigušās šofertiesībām termiņš. Nu, jāiet medicīniskā komisija, medicīniskā komisija aizbrauc pie ginekologa. Viņi tad teica, nē, nu, tā kā aizdomas ir, bet, nu, nekas sevišķi. Bet, nu, gulies pastīšos, sonografu apskatās, viņi saka, nu, it kā arī nekas nav, bet, nu, labāk aizbraukt uz Rīgu uz pārbaudi. Kā brauc uz Rīgu, tā lēnām, no vienas pārbaudas uz nākamo, nu, tālāk konsultācijas pie onkologa, nu, labi, viss notiek, konsultācijas. No onkologs tā arī pasaka, jūs saprotat, ka jums ir vēzis. Nu, es tagad saprotu, ka viņš man tā pasaka. Nu, es jau nu tāpēc, kā teicu, netīšos baltā palagā un neiešu mirt. Tagad tas, kas ir jādara tādās reizēs, es arī nezināju. Nu, ejam tālāk visas pārbaudas, slimnīcu, uz operāciju, pēc operācijas kā visiem, uz ķīmiju. Un tā tas viss savu gaitu aizgāja. Daudzās grāmatās bija, jo pirms viss pats saskāros lasījis par to, kad ir tāds vēzis un kad mēdz būt ķīmijas un viss. Ir vairāki romāni, visādi kaut kad bija lasīt. Daudz pie sevis bija tā nodomājis, nu nezinu, kā var cilvēks justies, kad viņam pasaka. Nu, varbūt es sevi jau biju tā lēnām sagatavojis dzīves gaitā, jo, es, kā saka, visas slimības jau ir galvā. Jo tad, kad man konkrēti ārsts pateica, acīs skatoties, jūs saprotat, jums ir vēzis. Tad man tā nebija traģedijas, to uzņēma vienkārši, jā, nu labi, tagad ir, bet kas tagad tālāk jādara? Un daram visu, kas jādara. Mani tas jautājums tā sevišķi nemoka, kāpēc tieši man? Nu, laikam tā godam nopelnīts. Neesmu jau tik balta un pūkaini, kā man kaķene pati arī bijusi visu dzīvi. Ir jau diezgan arī savā laikā strādāts, visādas blēņas. Es to neuzskatu sev kā sodu. Tā kā mācības stundu varētu teikt gandrīz, vai es viņu tā uztveru. Es gan ar sākumā domāju, ka tas ir baigi vienkārši, bet nav, tur izrādās, ka tām protēzēm, pēc tam tikai uzzināju, ka mugurkaulu dēļ ir jābūt krūts protēzē tikpat smagai kā tai krūtī, jo izrādās, ka tā krūts ir diezgan smaga un 24 stundas ir muskuļi noslogot, un kad pēkšņi viņus atslogo, var palikt šķīps uz vienu pusi. Es domāju, ja tu esi normāls sieviete, tad tu esi ar krūtīm vai bez, tu vienalga viņi paliks, jo viss jau ir galvā. Un ja tu vari pumpēt tur silikonu un nezinu ko, un ja galvas nebūs, tad tāpat nekāda karātīga sieviete nesanāks. Nu vai tad dieviņās? Cilvēki bez rokām kājām dzīvo, nu tad tik vien tā nelaime. Nu, protams, noteikti sarežģītāk 25, 30 gados noteikti es to varbūt smagāk, varbūt smagāk uztvert. Es nezinu, nu noteikti ir drusku starpības, nu, kurā vecuma grupā tajā brīdī es. Bet es domāju, to tā nevajag pašai sev tā, ja iestāsti vēl sev, kad tagad es nu esmu apdalīta un viss, tad tas, es domāju, vairāk ietekmē nekā, kad ja tu to uzņem, nu un, gala beigās. Nu, kas tad, nu, citi tik viegli neuztver. Bet, nu, man liekas, ka jāņem vieglāk, būs arī vieglāk. Nu, kā es tagad jau arī esmu nonākusi pie secinājuma, nu, kas vispār katram dzīves uzdevums ir? Attīstīties. Nu, tad jāattīstās jau galvā, ne jau tur ārēji. Ir jākustās un jāstrādā. Nevēlties tur lops un visu, lai nebūtu jāguļ ar seriāliem cauri vakaru. Viņš tikko piedzimis, nu, kas tur tāds? Vēl pa pusē slapš naba karājās. Tas ir liels, kas tu esi. Visas kaimiņas bet liela daļa nāca pretīm un drebošā balsī. Kā tu jūties? Man atlika teikt, es mierīga. Nevaru iepriecināt, labi jūtos. Man nav problēma. Man ir situācijas, kuras es risinu. Nav problēma vispār, jo man ir tikai situācijas. Un, kad viņas pienāk, tad viņas risinam. Nu, ko iepriekš galvu piebāsta kaut kādām problēmām. Būs vai nebūs? Nu, kā būs, tā būs. Tā nav problēma. Priekš savstarpiem tās ir muļķības. Ja tā var būt problēma, tad tās attiecības nav attiecības. Tad tur jau tā problēma. Tad ir jau pirms tam cita problēma. Nekad nevar būt tāda krūts operācija par attiecību sarežģījumu problēmu. Tad tās noteikti nav to vērts tādas attiecības. Manā uztverē. Nu, tad jāprasa, uz ko tad tās attiecības bija balstītas. Ja viņas ir balstītas uz savstarpēju sapratni, tad viņas nevar izjukt. Un ja viņas nav uz savstarpēju sapratni, tad priekš kā viņas vajag.
Nu, man jau liekas vispār nesaprotami, kā var negribēt, nu, ja vispār kaut mazākās aizdomas ir. Kāpēc sevi nepārbaudīt un nenovērst, bet dzīvot ar tām bailēm? Nekas nav trakāks kā bailes, ja tev kaut kādas iekšējas ar bailēm dzīvot un staigāt visu laiku klusībā pie sevis. Varbūt ir, varbūt nav, varbūt ir, varbūt nav. Tādu krievu ruleti spēlēt. Nu, tā ir lielākā muļķība, ko var vispār darīt. Man liekas, tas vispār neaptverami. Nu, vienkārši, tas taču ir tik vienkārši aiziet pārbaudīties. Un tad 9. gadā es dzirdēju par to dzīvības koku. Parādi jau nejauši raidījumā. Dzirdēju, kad runā. Man zinkārīgi māca, kas nu tur notiek. Internetā sameklēju. Tad, kad nometnē nonāca, tad vairāk saskāros ar daudzām. Tomēr apkārt bija. Tad tik redzēju, ka tiešām ir cilvēki, kas tos uzskata par kaunu, negodu. Es tā jau nespratu, kā mēs teicām. Tā jau nav slikto meiteņu slimība. Ar to var jebkurš saslimt. Nu, tas nav kā zīmoks, ka krūts vēzis, tad tu esi. Tas taču pilnīgi nav atkarīgs ne no dzīvesveida, ne no uzskatiem, ne no kā. Vienkārši tā notiek. Teiksim, man tikta savslimība nav vairs problēma, bet es jūtu, ka daudzām citām palīdz tas, kad es esmu vieglāk tikusi galā. Ļoti varēja just mūsu nometnē bija meitenes, kas krasi mainīja savu, vienkārši uztveri attieksmi. Tomēr, jo mēs gadījāmies tādas reizē, kas, man jau bija, toreiz man bija kaut kādi 3 gadu stāšana, arī jau nekas sevišķi toreiz, kad es biju te nometnē. Bet bija tāds, kas tikko pēc ķīmijas, tikko pēc operācijas. Un tad šausmīgi daudz tas dod, kad tādas satiekās dažādās stadijās un parunājas. Un tagad jau, es jau tikpat kā veterāni, jau 6, jau 7. gads aiziet, jau, tām, kas ir tikko pārdzīvojuši, vienkārši likt saprast, ka tas nav nekas traģisks. Nav. Ka ar visu var tikt galā, ka nevajag baidīties tikai.